ceru, ka jūs atceraties pagājušā reizē, pagājušā svētdienā runājām par Svētā gara uzdevumiem, balstīt uz Latvijas Baptistu Drošas Savienības teoloģiskām atziņām par Svēto garu. Kā parasti mēs tur ieliekam runātāji, parasti ir tā 3 punkti, 1, 2, 3, nedēļa pagājusi, vai ir izdevies kādu vismaz vienu no 3 punktiem atcerēties, kas bija tas, ko mēs pagājušā reizē runājām un pārdomājām. Tas, lai paliek jautājums, vai citreiz vajag 3 punktus, varbūt vajag tikai 1 punktu, un to mēģināt vairāk analizēt, mēģināt saprast, jo, ja no 3 punktiem pēc nedēļas īsti mums pat viens nepaliek prātā, varbūt ir jāsamazina uz 1 punktu 3 vietā. Bet visticamāk mēs katrs individuāli domājot par tiem notikumiem, kas būs tuvākā nākotnē, kurš kurā pasaulē dzīvo. Cits teiktu, nākšā nedēļā būs reformācijas svētki, ticības atjaunošana. Un tam mēs teiktu, kaut kas īpašs notika, un tā kā arī šī ir protestantu baznīca, tad atzīma vairāk tādu vēlmes skatīties rakstos. Cits teiks to, cits atkal teiks Halloween, kā ar to pasākumu reaģēt, kā mums labāk saprast. Un tas jau ir pareizi, ka tomēr mēs nevis ignorējam tos notikumus, kas ir apkārt, bet ka mēs mēģinām viņus saprast un mēģinām arī saprast, kāda tad ir mūsu tā nostāja tajā jautājumā. Jo citos gadījumos liekas, ka tas, kas tiek stāstīts, un vienmēr tas lielais jautājums, tas, kas stāsta, vai viņš izstāsta pilno bildi. Jo citos gadījumos viņš izstāsta savu pozīciju no savu redzesloka, bet tas lielais jautājums, vai tiešām ir izstāstīta lielā bilde. Piemēram, Ziemeļīrijas gadījumā tiek runāts par to, ka karo protestanti ar katoļiem. Bet ja mēs prasītu to cilvēku starpā, kas karo vienam pret otru, vai mēs teiktu, un tās grupas tā ir nosauktas, vai jūs regulāri ejat uz baznīcu, vai jūs regulāri lasat Bībeli, vai jūs sevi pieskaitīt kā aktīvu kristiešu tajā baznīcā. Tad droši vien bieži tie cilvēki teiktu, vienkārši ir viena grupa ir nosaukta kaut kādā vārdā, bet tam īsti jau nav saistīta ar baznīcu. Vai ja mēs paņemam Rīgas piemēru, reformāciju Rīgā, ko mēs varam lasīt? Melngalvi, kas atrodas netālu no Pētera baznīcas, pēkšņi ienāk Pētera baznīcā un uztais baznīcas demolēšanu. Kāpēc viņi uztais baznīcas demolēšanu? Jo baznīcā ir dažādi altāri, un katrs altārs ir kaut kam domāts, tur atsevišķi ir ģildes, kur ir, mucu ripinātāja ģilde, viņiem ir priesteris, kuram ir savs altārs, viņš regulāri veic aizlūgumus par to profesiju, un tā kā baznīca ir nevis ar vienu centrālo altāri, bet ar ļoti dažādām mazākām vietām, tad ir sajūta, ka viņi atnāca un mēģināja patieso evaņģēliju atspoguļot. Bet gala rezultātā, ko mēs redzam? Baznīca ir izdemolēta, bet vai tie cilvēki, kas to veica, vai viņi pēc gada, pēc 5, vai viņi paši aktīvi lasīja svētos rakstus, vai viņi bija tie, kuri teiktu, mūsu dzīves centrā mēs gribam Kristu. Līdzīgu situāciju mēs varam citās gadījumos teikt. Latvijas Bībeli ir iztulkot no oriģināla ātrāk nekā Zviedru Bībeli, un Glika Bībeles tulkojums sponsorēja Zviedrija. Un tas ir interesantais, kad Zviedri samaksāja Glikam par tulkošanu no oriģināla ātrāk nekā viņiem pašiem no oriģināla teksta ir Zviedru valodā Bībeli iztulkot. Bet tad, kad Gliks iztulko un Bībele ir pieejama tautā saprotamā valodā, tas lielais jautājums, cik no tautas vispār lasa. Un tad mēs vēlāk varam redzēt, nāk brāļu draudzes, tur parādās lielāka lasīt prasmes procents sabiedrībā, un arī tas pats jautājums. Tagad, kad pārsvarā cilvēki tajā vidē spēja lasīt, vai viņiem ir pieejami svētie raksti, vai viņi grib lasīt, vai viņi grib izdzīvot to, kas tur notiek? Un tie ir tas lielais jautājums, ko droši vien mums katru gadu ir labi, kad mēs ne tikai atceramies notikumus, kāds aicināja
konkrētās tautas valodā būtu pieejami svētie raksti, jo kāpēc tā brīža katoļu baznīcā dievkalpojums liturģija notiek latīniski. Cilvēki atnāks baznīcu, viņi jau nesaprot, pa ko tur vispār stāsta. Viņi nesaprot liturģiju. Viņiem nav bībele, viņiem saprotamā valodā. Un tad atkal cits notiek pretēji gadiem. Citās vietās atkal protestanti, kuri nevis vada dievkalpojums latīņu valodā, bet vācu mācītāji runā vāciski. Un atkal vietēji nesaprot. Arī tādas situācijas ir. Bet droši vien tāds ikgadējs, var teikt, notikums, kur vienmēr mums ir jāskatās, kā tad ir mūsu ticība, mūsu baznīca. Vai mēs esam tie, kuri grib sekot rakstiem. Vai mūsu baznīcās mēs mācām rakstus un mēģinam ne tikai sludināt, bet arī izdzīvot to evaņģēliju. Nu, tas ir nemitīgs darbs, ko ir labi, kad ne tikai reizi gadā mēs pārdomājam un atgādinām viens otru, bet kad to mēs daram regulāri. Nu, Halloweena jautājums. Nu, kā būtu kristietim uz to jārieģē? Nestāstot varbūt pilnīgi visas detaļas, es aizsūtīšu vēlāk draudzes WhatsApp grupā, bet viennozīmīgi, ko mēs varam teikt, kad katrai no tām lietām, kas tiek lietot šajos pasākumos, ir simboliska nozīme. Un ja mēs paskatāmies simbolu vēsturi, kāpēc viņi ir tikus lietot, mēs nevaram teikt, ka tas ir ar mērķi celt, garīgi attīstīt, iedrošināt, bet pavisam pretēji. Iebaidīt. Mēs pēc tam brīnamies, kāpēc cilvēks tumsā ir bēdīgs. Protams, ka viņš saskaties tur šausmenis un pēc tam liekas viņam no visiem stūriem kaut kas nāks. Mēs taču gribam Dievā pavisam kaut ko citu, kad mēs varam būt brīvi, kad mēs varam būt paši saredzēt savas dzīves jēgu, kas ir balstīta uz svētiem rakstiem. Kad mūsu darbi, to, ko mēs daram, kad otram var būt svētīgi, iedrošinoši, atbalstoši, nevis tādi, kas rada ne tikai tajā brīdī kādas lietas negatīvas, bet pēc tam sekas, ko mēs pat īsti ilgstoši pat neredzam. Es zinu kādu stāstu, kur pieaugusi sieviete, viņai visu laiku liekas, ka no kaut kāda stūra nāks ragana. Jo bērnībā pasākums, uzlikta raganas maska, it kā tur sabaidīja, un daudzi gadi ir pagājuši, un nav brīvība. Sabaidīšana ir bijusi, bet brīvība īsti nav. Droši vien katram kristiešu ģimenei ir tas lielais izaicinājums. Dažas dienas, un visticamāk pie mājas durvīm kāds klauvēs. Ko darīt? Neatver durvis, konču vietā iedot bībeles stāstu. Kā reaģēt? Droši vien mēs visi ar to saskaramies un mēģinām saprast, kā tad būtu tas pareizākais. Bet to, ko es gribu aicināt, es to esūtīju to linku, individuāli papētiet šo simbolu nozīmi. Jūs viennozīmīgi saredzēsiet, ka tās lietas, kas šajos notikumos ir attēlots, viņām ir saknes, un tās saknes nav tādas, ko mēs teiktu, kad viņas būtu celsmīgas un iedrošinošas. Runājot par svēto garu, un ja mēs turpinātu kādas no tām lietām, ko joprojām turpina svētais gars, un atcerieties, pagājušā svētdienā mēs runājam, svētais gars ir tas, kurš dod grēkapziņu. Nevis mēs paši sapratām, ka mēs esam grēcīgi, bet svētais gars ir tas, kurš mums deva sapratni, tā lieta, ko Dievs ir paredzējis, ko būtu jādara un ko nebūtu jādara, mēs citos gadījumos esam sajaukuši. Un Dievs kā visuma radītājs ir tas, kurš mums mēģina nemitīgi atgādināt. Saprotiet lietu nozīmi, labo paturiet un slikto ne tikai saprotiet, bet mēģiniet no tā izvairīties. Protams, kad jautājumos citos, kuros mēs teiktu, atkarību jautājumos, viennozīmīgi visi speciālisti teiks vienu to pašu. Kaut kāda veida progress, jeb sākums var sākties tikai tajā brīdī, kad cilvēks pats grib. Un mēs to stāstu centos dzirdam. Latvijā entie veči dzer,
mammas tur raudošas, sievas raudošas. Nu, ko darīt? Ko darīt? Un viennozīmīgi mēs teiktu, tikai tajā brīdī, kad tas pats vīrietis pateiks, es vairāk nespēju nokontrolēt. Tas ir aizgājis pāri robežām, ko es spēju paturēt. Es redzu, ka esot tai lietai, man viss brūk. Man met no darba ārā, nevis tāpēc, ka es slikti daru, bet tāpēc, ka es nespēju adekvāti reaģēt. Es redzu, mana ģimene jūk, tāpēc, ka šī atkarība ir pārņēmusi manu dzīvi. Es redzu, ka attiecības ar maniem bērniem nav tādas, kā vajadzētu būt. Un tikai tajā brīdī, kad tas pats cilvēks ar savu atkarību, un šajā brīdī it kā ir izcelt vīrieši un tā konkrēta atkarība, bet katram dzimumam un ir katram savas atkarības, bet kaut kas var tikai sākties tajā brīdī, kad tas cilvēks pats teiktu, es mēģinu, man neiznāk, Dievs palīdzi. Un tad var sākties tikai kāds dziedināšanas process un sākums. Ieskatīsimies šajā reizē runājot par svēto garu vēl kādos punktos, ko svētais gars dara. Ne tikai svētais gars ir tas, kurš norāda uz grēku un māca un atgādina, bet kas ir vēl tās lietas, ko svētais gars dara. Svētā gara lielākā aktivitāte ir Kristus pagodināšana. Un ja mēs teiktu, kurā brīdī, ja mēs paskatītos uz Kristus dzīvi, kurā brīdī mēs teiktu, tā ir bijusi augstākā pilotāža, ko vien varēja apkārtējie saredzēt. Un iedomājieties, augstākā pilotāža Kristus dzimis, gudri no austrumu zemēm speciāli viņam par godu atnāk. Ne tikai tās apkārtējās vidas cilvēki, bet cilvēki no malas speciāli viņam par godu atbrauc. Meklē viņu, novērtē, uzdāvina. Ja mēs skatāmies nākošos dzīves posmus, un te ir tas interesantais, atcerieties, ka Kristus saka, pravietis nav cienīts savā tēva zemē. Tad, kad mēs pastamies vietas, kurās Jēzus ir dzīvojis, tātad Nācerete, un tad vietas, kurās Jēzus dara brīnums. To, ko mēs varam redzēt viennozīmīgi, viņš savā tēva mājās vispār neko nedara. Tāpēc, ka viņa apkārtēji viņi nespēja novērtēt. Ja paņem tā Bībeles geogrāfija, kurš brīnuma darbs, kurā pilsētā ir noticis, cik no viņiem ir notikuši Jēzus dzimtajās vietās, var teikt, nekas nenotiek. Viņš dara brīnums citās vietās. Kāpēc? Iespējams, vai tad mēs nevarētu teikt līdzīgi par situāciju par mūsu apkārtējo vidi. Vai tie cilvēki, kas mums ir apkārt un ka mēs saredzam, šeit apkārt esošie cilvēki, draudzē, šeit esošie cilvēki taču ir tādi, kur mums taču vajadzētu novērtēt vienam otru. Saredzēt, bet tas brālis vai tā māsa, ko viņš ir izdarījis. Cik viņš ir bijis par svētību, ne tikai savā ģimenē, savā šeit vietējā kopienā, bet viņa darbs taču ir bijis daudz, daudz plašāks. Vai mēs to spējam izdarīt? Vai mēs spējam saredzēt savos apkārt esošos tos, kur mēs teiktu, es blakus sēžu cilvēkam, kas ir kaut ko izdarījis. Nevis tikai priekš sevis, bet vēl daudz, daudz plašāk. Vai iedomājieties Kristus cits notikums? Kristus, kurš ir apskaidrošanas kalnā, viņa tuvākais trīnieku mācekļi, Pēters, Jānis, Jēkabs, viņi redz Mūzu, redz Eliju. Viņiem taču vajadzētu būt tādiem, kuri ar Kristu ir vispār līdz augstākai pilotāžai, ko viņi varētu pateikt. Vai Pēters, kurš saka, Kristu, tu esi Dievs. Un tad mēs pastamies nākošos posmus tajā dzīves aprakstītojos notikumos ar konkrēto mācekli, kas tad ir tie nākošie notikumi. Vai esot tajā sapratnes atzīšanas kalnā, mēs varētu teikt, kaut vai par to pašu Pēteri. Kad Pēters, kurš ir pats teicis, Jēzus, tu esi Dievs. Pēters, kurš ir redzējis apskaidrošanas kalnā Mūzu, Eliju. Pēters, kurš solīs, Jēzu, es ar tevi iešu līdz nāvei. Kas notiek tālāk? Pēters, kurš atsakās no Kristus. Nevis vienreiz, 3 reizes. Bet Pēters, kurš ne tikai atsakās, bet pēc tam nāk grēknožēlā. Pēters, kuram Kristus uztic vēl kādus uzdevumus.
Mūsu dzīvē visticamāk ir līdzīga situācija. Brīži, kad mēs par saviem pagātnes notikumiem jau varam teikt, tas bija brīdis, kurā es īpaši piedzīvoju Dievu klātbūtni. Brīdis, kad es nevaru saprast, kāpēc. Un šeit ir tā situācija, kad citreiz tu no malas vienkārši redzi, ka ir lietas, kuras cilvēki nesaprot. Piemēram, kādus gadus atpakaļ Rīgā Mežparkā dziedāja dziesmu. Angļu valodā, cik brīnišķīga tā diena, kad Jēzus ir piedevis manus grēkus. Cik tā ir forša diena. Un tad, ja mēs teiktu, bet tie dziedātāji, vai tehniski varbūt viņi pareizi nots nodziedāja un pareizi kustējās tā, kā gribēja mūziķis. Bet vai viņi savā dzīvē ir piedzīvojuši to? Ka tā grēka nasta, kas ir ilgstoši bijusi, beidzot ir atbrīvota. Kad mēs varam teikt, tas cilvēks ir piedzīvojis to brīdi. Nevis tehniski tikai pateicis, sekojas manis, bet kaut to, ko daudz ir liecinājuši, es lūdzu, un man asaras tek, un es nevaru apstādināt, es nevaru saprast, kāpēc tas tā ir. Tie, kas to ir piedzīvojuši, viņi teiktu, jā, es saprotu, par ko tu runā. Un tad ir teiktu, jā, es jau visu spēju kontrolēt, bet kamēr nav piedzīvos tāds brīdis, visticamāk, viņi līdz galam to nesapratīs. Kā ir ar mums, ja mēs pastītos uz mūsu dzīvi? Un ja mēs pastītos uz svētā gara darbību, kad viņa lielākā aktivitāte ir Kristus pagodināšana. Jo Jāņa evaņģēlijas 16:14 tiek teikts, tas, tad svētais gars, mani cels godā, jo viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums to darīs zinām. Vai mēs par savu iepriekšējo ticības dzīvi varam tā teikt, kad mēs esam piedzīvojuši svētā gara darbību mūsos, kad mēs esam Kristu ieraudzījuši kaut ko pavisam savādāku, īpašāku. Liekas, kad tu īpaši kaut ko var piedzīvot, vai tu jau droši vien piedzīvo tikai īpaši sākumā ticības dzīvē. Un es varu liecināt, nē. Dažas nedēļas atpakaļ bija iespēja būt Austrijā skolā, tur 17 gadus mācījos, un tagad bija sapulcināti absolventi, un svētā vakarēdiena dievkalpojums, kur tekstus taču saka to pašu, ko katrā svētā vakarēdiena tekstā. Bet es varu apliecināt, tas bija teksts, ko es līdz tam nebiju piedzīvojis. Un ja mēs salīdzinātu, mums, kā valsts pilsoņiem, ir svarīgi sargāt savu valsti. Un tad citi teikt, es esmu gatavs savu dzīvību atdot par savu valsti, par savu prezidentu, par savu valdību. Un tad, ko mēs bieži redzam, tie priekšnieki sēž labās vietās un sēž augstos galdos, un tā tie pārējie vienkārši gaļa aiziet bojā. Bet Kristus, iedomājieties, viņš ir bijis tas, kurš nevis mēs kaut kādi maziņie un tie tur lielās pilīs un pie grezniem galdiem, bet Kristus, kurš ir pilnīga visuma kungs, viņš ir gatavs nomirt manā vietā. It kā tāda pašsaprotam vārdu, bet kad tu to izjūti, kad tu to saproti. Ja tās proporcijas paņemtu. Kungs un ķēniņš, tas, kas ir pats augstākais. Nevis kaut kāds nesen iecelts vadītājs, kurš varbūt ne pa tēmu ir ielikts, vienkārši vajadzēja kādu ielikt. Bet tas, kuram ir pilnīgākā vara, viņš ir gatavs nomirt manā vietā. To izdzīvojot pavisam, mēs varam savādāk kaut vai baudīt svēto vakarēdienu. Saredzēt, kad viņa tā, kuram ir visa vara, viņš ir gatavs iedot to man. Savu dzīvību viņš ir gatavs atdot manis dēļ. Svētais gars ir tas, kurš pagodinās Kristu. Svētais gars dod spēku cilvēkam pastāvēt bēdās, ciešanās un kārdinājumos un pasargāt ticību uz Jēzu Kristu. Ieklausīsimies 3 raksturvietas. Apstuļu darbu 1:8. Bet jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis pār jums, un būsiet mani liecinieki, kā Jeruzalemē, tā visā Jūdejā un Samarijā, un līdz pašam pasaules galam.
Romieši 8:26. Bez tam arī gars nāks palīgā mūsu nespēkam, jo mēs nezinām, ko mums būs lūgt un kā, bet pats gars aizlūdz par mums ar bezvārda nopūtām. Iedomājieties, svētais gars pat aizlūdz par mums. Nevis mēs īsti pat citos gadījumos nesaprotot kopējo bildi par kādu un lūdzam ne tikai par savām vajadzībām, bet par citu, bet svētais gars ir tas, kurš aizlūdz pat par mums. Un 1. Korintieši 2:4. Un mana runa un mana sludināšana nenotika pārliecinošos gudrības vārdos, bet gara un spēka izpausmē. Svētais gars ir tas, kas dod spēku cilvēkam pastāvēt. Pastāvēt tad, kad būs grūtības, tad, kad būs ciešanas, kārdinājumi, pārbaudījumi. Un droši vien tas lielais jautājums ir, ja kristietis ļoti labi jūtās visās jomās, vai viss ir kārtībā? Nu, kā būtu pareizi saprast? Ja kristietis visur vienmēr labi jūtās, vai viss ir ok? Nu, vai arī kaut kā nav līdz galam? Nu, piemēram, kristietis, kurš it kā neredz, kad ir kādas grūtības, ir kādi izaicinājumi, ir kristietis, kurš neredz, kad ir pārbaudījumi. Nu, varbūt nevis viņš neredz, bet viņš negrib redzēt. Kāds, kurš ir vientuļš, kur viņš zina, kad ir tādi vientuļie, bet viņš it kā viņi nebūtu. Zina, kad ir viņa telefonā cilvēki, kas jūtās vientuļi, bet nu kaut kā negribās zvanīt, jo tas jau sabojās to labo sajūtu. Kristietis, kurās visās vietās, kur viņš atrodas, viņu laipni uzņem, kad viņš ir visos jautājumos, nu, tajā pašā Halloween jautājumā, neviens viņu nepārmet, nu, vai tiešām ir ok? Droši vien vajadzētu būt kaut kā pretēji, kad tajās vietās, kur mums taču veikali viss ir ar suvenīriem. Nav taču suvenīri, nopērts kaut kādu suvenīru ar Luteru, jo tas tev atgādinās tur atgriešanos pie svētiem rakstiem. Nu, nav tādu suvenīri. Ir to otru notikumu suvenīri. Un ja tu kā kristietis teiktu, nu, es uz to skolas karnevālu negribu iet. Tāpēc, ka es redzu, ka tam nav labas saknes, svētīgas saknes. Un es zinu, kad viņš nedos svētīgu rezultātu. Un tad jau tu esi nepareiz, tu tiec izsmiets. Nu kā tu tā neesi līdzjūtīgs? Jo tev jau vajag visus pieņemt. Vai tiešām kristietim vienmēr ir tikai jābūt tajās vietās, kur mums vienmēr visi pieņem un nekad mēs nebūsim pretrunā. Droši vien mūsdienu sabiedrībā vajadzētu nebūt tā. Jo, ja cilvēks patiešām balstoties uz rakstiem mēģina dzīvot savu ikdienas dzīvi, tad būs kādas robežas, kuras viņš teiks, nu, ir lietas, kuras es nedaru. Es negribu bērnu nobaidīt, lai viņam visu mūžu pēc tam rādās murgi. Nu, es negribu to darīt, jo es zinu, ka būs sekas. Nu, pārējie to grib darīt. Jūs redzat, kas ar to bērnu būs nākotnē? Nu, mēs taču redzam, kad sabaidīts bērns nav tas, uz ko mēs gribam redzēt viņu. Mēs taču gribam mūsu nākotnes bērnus, kas jūtās droši, kas ir saņēmuši no Dieva aicinājumu, kas ir tas darbs, ko viņš varētu darīt. Lai ar to savu darbu, ka viņš var teikt, es varu pagodināt Dievu, tas, kas man ir iedevis visu, kad es varu būt par svētību tiem cilvēkiem, kas man ir apkārt. Nevis tā sabaidīt, kad katru nakti ir kārtējies murgs. Iespējams, arī mums katram ir kādas lietas, no kā mēs baidamies. Un tas ir labi, ka mēs baidamies, jo droši vien nebaidās tikai tie cilvēki, kuriem ir pasaule maza.
Mums šeit ir Dievs iekārtojis tādu vidi, ka droši vien reti, kurēs redzējis odzi. Dzīvē tādu, ka mēs teiktu, tas ir vienīgais, kas varbūt indīgais dzīvnieks. Nav mums te zirnekļi indīgi, nav mums čūskas, nav mums kaut kādi odi. Bērniem ir tāds jautājums, kas ir pasaules briesmīgākais dzīvnieks? Ods. Jo katru gadu apmēram ap 10 miljonu cilvēku aiziet bojā malārijas zonu dēļ. Ja mēs to nepiedzīvojam, mums jau liekas, no odiem taču nevajag baidīties. Ja mēs pastamies nedaudz plašāk, izrādās ir jābaidās. Mēs nevaram tā aizbraukt, tagad es esmu atbraucis un man nekas nebūs. Dievs man visu laiku pasargās. Droši vien arī jājūt lietas, kuras mēs redzot sekas saprotam, kas notiks pēc tam. Lai svētais gars ir tas, kurš dod katram no mums un droši vien īpaši šajās dienās, kad mums nevis tikai gribās visu laiku cīnīties ar sekām, kas notiks, bet drīzāk gribētos, lai sabiedrībai būtu stingrs pamats, balstoties uz rakstiem, jo tas ir pats labākais, kas vien var būt. Uz svētiem rakstiem balstīta dzīve, kura pasaka, kas ir labs un kas ir slikts. Un lai izdodas katram, kurš iespējams arī šeit mūsu starpā ir kādi klātsošie, kuri teiktu, tāpēc, kad bija bērnībā, es joprojām kādas lietas nespēju pārvarēt. Es varbūt baidos no kādām lietām. Un iespējams ir kādas lietas, par kuriem mēs nevienam nekad neesam stāstījuši. Bet Dievs vislabāk jau zina mūsu sirdis. Un kāpēc tas tā ir noticis? Varbūt kāds lēnām runā, tāpēc, ja viņš ātri runās, viņam valoda raustīsies. Un kāpēc tas tā noticis? Tāpēc, ka kāds varbūt sabaidīja, tad, kad negaidīti sabaidīja. Nevis apzināti, bet negaidīti. Un nevienmēr mēs zinām sekas, kas notiks. Jo kaut vai tie paši piemēri ienāk padomju laiks Latvijā, piemērs no Latvijas. Ienāk padomju laiks, skolā uzreiz visi stājieties pionieros, un viena no klases meitenēm uzraksta zīmīti, varbūt tik ātri nesteigsimies iestāties. Un viņi to zīmīti palaiž pa klasi. Un viens no klases biedriem to zīmīti iedod skolotāju, skolotāju iedod policistam. Gala rezultātā meitene, kuru uzrakstīja aizsūtu Sibīriju, tad, kad viņi atbrauc pēc gadu desmitiem apakaļ, viņi jau ir neadekvāti, bet tas klases biedrs, kurš to zīmīti iedod skolotāju, viņš jau neapzinājās tajā brīdī, kas ir nākošie posmi. Viņš neapzinājās, ka zīmītes iedošana skolai nozīmēs viņa klases biedrenes aizsūtīšanu uz citu vietu. Tajā brīdī viņš to neapzinās. Un iespējams arī šeit kādam no klātsošam ir kādas lietas, kuras mēs neapzinoties. Saprotam, kad ir sekas, bet mēs nezinām, kā viņām tik galā. Lietas, kuras mēs teiktu, ir kāda lieta, kas mani kalpina, ar kuru es netiek galā, un es nezinu, kā būtu pareizāk nākotnē. Sadzīvot ar to, vai kā būtu pareizāk rēģēt. Bet svētie raksti mums nepasaka tikai saredzi to, kas ir bijis, bet svētie raksti mums saka kaut ko citu. Katra lieta var tikt mainīta. Ja mēs redzam cilvēkus, kuri teiktu, es neredzu savai dzīvei jēgu, tad kādi cilvēki teiktu, saredzot savu vērtību Kristu, es saredzu dzīvē jēgu. Es neredzu, kāpēc tā lieta ir radusies. Un esot kopā ar Dievu un lūdzot, Dievs atklāja, kāpēc tā lieta ir sākusies. Vai līdzīgā situācijā ar kādām atkarību jomām.
Mēs teiktu, es nezinu, kāpēc tas tā ir, un mēģinu pētīt savu dzimtu, varbūt tā ir iedzimta lieta. Kāpēc viņa ir radusies? Kāpēc Dievs? Kāpēc tu esi pieļaus to visu? Bet svētie raksti mums saka, ka ne tikai ir iespēja saprast iemeslu, bet arī saņemt atbrīvošanu, piedošanu, atjaunošanos. Kāds, kurš saredz lieta, kas mani gadu gadiem kalpina, un es nezinu, kā tikt. Ar saviem spēkiem es nevaru tikt galā. Bet ar Dievu spēku ir pavisam savādāk. Dievs ir tas, kurš var piepildīt un atjaunot. Šajā brīdī mēģināsim atsaukties svētā gara aicinājumam, kas ir tā lieta mūsu dzīvēs, kas mums kaut kādu, varbūt zinām, varbūt nezinām iemeslu dēļ, bet kur ir tā lieta, kura mani kalpina, ar kuru pa kuru tēmu es varu teikt, es neesmu brīvs tajā jautājumā. Lai svētais gars ir tas, kurš uzrāda to lietu. Un ne tikai uzrāda, bet lai dod spēku, izlīgšanu, piedošanu, lai mēs varam teikt, nevis man atkal būs gadiem jācīnās, bet kad es varu teikt, Dievs mani uzklausīja manu lūgšanu, un es esmu brīvs tajā jomā. Debes Tēvs, mēs pasakamies par svēto garu, kad svētā gara uzdevums ir pagodināt Tevi. Paldies par svēto rakstu piemēru, par pašiem tuvākajiem, Kungs Kristu, Taviem mācekļiem, kas bija piedzīvojuši brīžus, tās augstākās pilotāžas brīžus, Pēteri, kurš ir apskaidrošanas kalnā redzējis Eliju un Mūzu, solījis sargāt Tev, Kungs Kristu, bet arī aizliedzot un saņemot piedošanu, saredzējis vēlmi turpināt Tev kalpot. Tu redzi tās lietas, kas tuvāko dienu laikā Latvijā notiks. Tu redzi tās Latvijas ģimenes, kuras zem šiem notikumiem, kad tiek slavinētas lietas, kuras nevis ceļ, bet grauja, kuras rada bailes, kuras iespējams kādam mazam bērnam pēc dažām dienām redzēta, piedzīvota lieta gadiem vilksies ar murgiem naktī, ar nesapratni, ar pārdzīvojumiem. Un mēs lūdzam, Kungs Kristu, lai Tu esi tas, kurš katram cilvēkam mūsu apkārtnē dod skaidru sapratni, kad katra lieta, ko mēs darām, ir ar sekām. Iedrošinājumā otrs cilvēks spēja turpināt, nevis padoties, bet turpināt kādus darbus. Bet tajā brīdī, kad ir aktivitāte, kas rada uz negatīvām nākotnes lietām, vai mēs būsim tie, kuri grib to popularizēt un slavināt. Svētais gars, Tu redzi mūsu dzīvi, Tu redzi tās mūsu lietas, ar kurām mēs cīnāmies. Iespējams pat gadiem. Tu vislabāk zini, kāpēc tas tā viss ir radies. Tu vislabāk zini tās mūsu cīņas, ko mēs esam darījuši līdz šim. Tu esi redzējis tās mūsu arī uzvaras, kad mēs varam teikt, liekas, ka tā lieta ir beidzot izgaisusi, pagājusi, kad lieta ir atrisināta, un paiet laiks, atkal viņa atjaunojās. Bet mēs zinām, kad sekojot Tev, Tu dod ne tikai garīgu spēku cīnīties, bet Tu arī esi tas, kurš iedod brīvību tajās lietās, ar kurām mēs esam bijuši saistīti līdz šim. Iespējams, kādam no šeit klātesošajiem ir kāda lieta, kurā ir jāsaņem brīvība, piedošana, atjaunotne. Kungs Kristu, mēs lūdzam, lai svētais gars, kurš mājo katrā ticīgā, ne tikai uzrāda šo lietu, bet lai svētais gars ir tas, kurš dod spēku saredzēt tam brīnumam, ko Tu esi devis.
kad mēs varam liecināt, lieta, kas mani kalpināja, ir atņemta. Ir iedota piedošanas spēka lieta. Ka cilvēkiem, kuriem es varbūt ilgstoši nevarēju piedot, beidzot es tavā spēkā varu piedot. Dod, kad mēs spētu ne tikai to saredzēt, bet kad mēs nebaidītos liecināt arī citiem. Paldies par svēto garu, kas mājo katrā ticīgā. Un dod, kad vēl vairāk iepazīstot svētā gara darbu, mēs varam teikt, tā nav tikai mana gribēšana, mana vēlme, bet svētais gars ir tas, kurš daudzas lietas ir manā dzīvē izdarījis. Paldies, svētais gars, par to, ka tu esi kā iedrošinātājs, kā atgādinātājs, kā tas, kurš ne tikai uzrāda uz grēku, bet tas, kurš pagodina kungu Kristu. Dod, kad mēs spētu tev vēl vairāk ne tikai saprast, bet novērtēt un liecināt arī citiem par tevi. To mēs lūdzam Kristus vārdā. Āmen.